Iedomājieties digitālu asistentu, bet ne tādu, kas ir ieslēgts tikai telefonā vai, teiksim, datorā. Iedomājieties vienu un to pašu asistentu, kas ir ar jums, pilnīgi visur. No rīta tas parādās vannas istabas viedajā spogulī, tad autodisplejā ceļā uz darbu, pēc tam biroja datorā un vakarā pat lielveikala informācijas stendā. Tam ir viena personība, viena balss, un tas atceras katru sarunu, ko esat sākuši vienalga kurā ierīcē. Un šī nav zinātniskā fantastika. Tā ir vīzija par platformu, ko autors dēvē par App Store digitāliem cilvēkiem. Tieši tā. Un šodien mēs iedziļināsimies OpenHuman.ai konceptā. Mums priekšā ir pamatīga kaudze materiālu, tehniskā arhitektūra, produktu apraksti, tirgus, vīzijas dokumenti. Mēģināsim no tā visa izvilkt pašu esenci. Sapratīsim, kāda problēma te tiek risināta, kāda tehnoloģija to visu darbina un, protams, ko tas nozīmē mums kā nākotnes lietotājiem. Labi, ķeramies klāt. Kāpēc šāda ideja vispār parādās tieši tagad? Materiālos ir daudz runāts par tādu kā tehnoloģiju konverģenci, it kā 3 milzīgi puzles gabali beidzot būtu nostājušies savās vietās. Precīzi. Un šie 3 gabali, kas jau ir tā teikt atrisināti, ir fundaments visam pārējam. Pirmais ir, protams, intelekts. Tās smadrenes. Lielie valoda modeļi kā GPT, Claude, Gemini, tie ir atrisinājuši dabisko valodu sapratni un spriešanas spējas. Digitālie cilvēki vairs nav vienkārši, muļķīgi boti. Jā, tie spēj uzturēt jēgu pilnu sarunu. Tad ir balss. Jaunās paaudes teksta runas sistēmas, kā, piemēram, Eleven Labs, spēj radīt balsis, kas ir, praktiski neatšķirams no cilvēka. Ar dabiskām intonācijām, pauzēm, tas robotiskais skanējums ir pagātne. Un trešais gabals ir izskats, tā seja. Mūsdienu datoru grafika un 3D tehnoloģijas ļauj reāllaikā radīt fotorealistiskus cilvēku attēlus. Mēs to redzam spēlēs, filmās jau gadiem. Labi, ja šie 3 pamatbloki smadzenes, balss un seja jau ir gatavi, man rodas loģisks jautājums. Kāpēc mēs jau šodien neredzam šādus asistentus visur? Kaut kam taču acīm redzam ir jāpietrūkst. Lielisks jautājums, un tas mūs noved pie galvenās problēmas, ko šī platforma cenšas atrisināt. Pēdējais un lielākais pudeles kakls ir kustības un žesti. Problēma ir šāda. Kā panākt, lai digitālais cilvēks kustētos dabiski, emocionāli un sinhroni ar to, ko tas saka? Tradicionālā kustību tveršanas tehnoloģija, ko izmanto Holivudā, ir ārkārtīgi dārga, sarežģīta un pilnīgi nepiemērota mākslīgajam intelektam, kam jārēģē reāla laikā. Tātad lielākā daļa no tā, ko redzam šobrīd, ir vai statiski 3D modeļi ar kustīgām lūpām vai vienkāršoti 2D avatāri. Tieši tā. Viņiem trūkstā dzīvīguma. Un tas nav svarīgi tikai estētikas dēļ, vai ne? Neverbālā komunikācija, žesti, ķermeņa valoda. Tā veido milzīgu daļu no uzticības. Ja asistents runā kā cilvēks, bet kustas kā manekens, mūsu smadzenes to nekad neuztvers kā īstu sarunu biedru. Tā ir tā milzīgā psiholoģiskā barjera, un šī tehnoloģiskā problēma rada acīm redzamu tirgus robu. Avotos ir skaidri identificētas 3 lietas, kuru tirgo šobrīd trūkst. Pirmkārt, nav centralizētas platformas, tāda kā App Store, kur šādus digitālos cilvēkus atklāt un iegādāties. Otrakārt, radītājiem nav vienotas vietas, kur viegli pārdot savus darbus un pelnīt. Un treškārt, mums lietotājiem nav iespējas nopirkt vienu asistentu, kas darbotos uz visām mūsu ierīcēm. OpenHuman.ai vīzija ir aizpildīt tieši šo robu. Ekosistēma. Tas ir tas vārds, kas ir svarīgs. Tas nozīmē, ka ir vairāki dalībnieki, ne tikai tehnoloģija un lietotājs. Kā avotos ir aprakstīts šo dalībnieku lomas? Jā, tā ir klasiska trīspusēja ekosistēma – radītājs, platforma un lietotājs. Radītāji veido pašu saturu, digitālos cilvēkus. Platforma nodrošina visu infrastruktūru, rīkus un pats galvenais reālaika mākslīgā intelekta dzinējus. Un tad ir lietotāji, kas atklāja, iegādājas un izmanto šos digitālos cilvēkus. To visu kopā satur biznesa modelis, kas ir ļoti līdzīgs App Store ieņēmumu sadala 70% radītājiem, 30% platformai. Izklausās loģiski. Iedziļināsimies radītāju perspektīvā. Pieņemsim, ka esmu 3D mākslinieks un gribu radīt savu digitālo cilvēku. Ko man vajag sagatavot? Radītājam ir jānodrošina 3 galvenās komponentes.
Pirmkārt, personība. Būtībā tas ir API galapunkts uz kādu no lielajiem valodu modeļiem. Pagaidi, API galapunkts. Tas izklausās diezgan tehniski. Jā, Vai varam to vienkāršāk? Tas nozīmē, ka radītājs pieslēdz savu digitālo cilvēku muti pie, teiksim, GPT smadzenēm? tieši tāds ir salīdzinājums perfekti. Radītājs nosaka, kuras smadzenes izmantot un kā tās instruēt, kāds ir tēla zināšanu loks, humora, izjūtas, sarunas stils. Otrā komponente ir izskats, tas ir klasisks 3D modelis, seja, ķermenis, apģērbs. Un trešā ir uzvedība, tie ir noteikumi, kas definē tēla emocijas, reakcijas un sasaista to personību ar izskatu. Tas joprojām izklausās pēc darba, kas pa spēkam tikai lielai studijēnies individuālam māksliniekam, vai tiešām viss ir jāsāk no nulles? Nē, un tas ir viens no platformas stūrakmeņiem, lai demokratizētu šo procesu. OpenHuman piedāvā virkni bezmaksas rīku. Piemēram, Creator Studio, kas ir tīmekļa pārlūkā bāzēts 3D redaktors, un vēl svarīgāk tiek piedāvātas bāze modeļu veidnes, vīriešu, sieviešu neitrālas, ar jau izveidotiem skeletiem un sejas izteikšņu standartiem. Avotos minēts, ka tiek izmantots AR-kit standarts ar 52 sejas kustību punktiem. Tas ir tas pats standarts, kur izmanto, piemēram, iPhone sejas atpazīšanai un animoji, vai ne? Precīzi. Tātad tehnoloģija jau ir pārbaudīta un pieejama? Jā, tas nozīmē, ka radītājam nav no jauna jāizgudro velosipēds. Viņš var paņemt šo standartizēto manekenu un pielāgot to. Ir pat integrēti rīki, piemēram, ZerRep, kas ļauj burtiski uzvilkt pašu veidotu seju uz šī standarta modeļa. Un, protams, radītājiem ir pilnīga kontrole par monetizāciju, vai tas ir vienreizējs pirkums vai mēneša abonements. Skaidrs. Tātad radītāji nodrošina dvēseli un ķermeni. Bet ko tad tieši dara pati platforma? Kas ir tās tehnoloģiskais kodols? Spēkus, bet nodrošina visu infrastruktūru, lai tie varētu dzīvot. Un te mēs nonākam pie fascinējošākās daļas reāllaika AI dzinējiem. Pirmais un svarīgākais ir kustības sintēzes dzinējs. Tas ir risinājums tam lielajam pudeles kakla izaicinājumam, ko minējam. Šis mākslīgais intelekts analizē tekstu, audio un noteikto emociju, lai reāllaikā lidojuma laikā ģenerētu dabiskus ķermeņa žestus. Avotos minēts latentums mazāks par 50 milisekundēm. Tātad kustības netiek iepriekš ierakstītas vai animētas, tās tiek radītas momentā, balstoties uz sarunas gaitu. Tas ir kā digitāls leļu meistars, kurš kustina leļi reāllaikā, sekojot līdzi scenārijiem, ko tikko uzrakstījis valodu modelis. Lieliska analoģija, tieši tā. Otrais ir runas apstrādēs sistēmas, gan atpazīšanā, gan sintēze, bet trešais, un manuprāt pati unikālākā īpašība, ir konteksta sinhronizācijas sistēma. Pagaidi, tas izklausās neticami sarežģīti. Konteksta sinhronizācija. Kā tas darbojas? Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tā ir platformas slepenā mērce. Tā ir sistēma, kas nodrošina, ka jūsu digitālā asistenta atmiņa tiek nepārtraukti un reāli laikā sinhronizēta starp visām jūsu ierīcēm. Un, kad es saku reāli laikā, es domāju ar mazāk nekā 100 milisekundžu aizturi. Tas ietver sarunu vēsturi, iemācītās preferences, atrašanās vietas kontekstu, pat emocionālo stāvokli. Jūs sākat sarunu telefonā, iekātiet mašīnā, un saruna turpinās uz autodispleja, bez jebkādas aizķeršanās. Bet kā viņi panāk, ka šī atmiņa pārvietojas starp, teiksim, Samsung leduskapi un Tesla autodispleju? Tās ir pilnīgi atšķirīgas ekosistēmas. Vai avotos ir kādas norādes par šīs tehnoloģijas uzbūvi? Jā, nedaudz. Pamatā ir centrāla, globāli distribuēta datubāze, ko sauc par Central Context Store. To var iedomāties kā tādu mākoņu pakalpojumu, kas sinhronizē datus līdzīgi kā iCloud sinhronizē fotogrāfijas, tikai šeit tiek sinhronizēta visa asistenta apziņa, un tas notiek gandrīz acumirklī. Tieši šī tehnoloģija ļauj pāriet no atsevišķiem chatbotiem uz vienu visurašošu personību. Teorija ir spēcīga. Bet kā tas izskatās praksē? Avotos bija lielisks piemērs, kas ilustrē vienu dienu ar asistentu vārdā Aimēja. Ejam tam cauri, jo tas, manuprāt, vislabāk parāda šīs sinhronizācijas spēku.
Lieliska ideja. Sāksim no rīta. Ir 7:00, cilvēks pieceļās, ieiet vannas istabā, un Aimēja parādās uz viedā spoguļa, novēlot labrīt. Viņa iesaka brokastis balstoties uz iepriekšējām izvēlēm un atgādina par sapulci 9:00. Un šeit ir pirmais atslēgas moments, tā nav Siri telefonā, kas pīkst. Tā ir vizuāla būtne, kas tev uzrunā, kamēr tīri zobus. Jau pavisam cita sajūta. Kas notiek tālāk? Stundu vēlāk, 8:00, lietotājs iekāp mašinā. Uz auto displeja nekavējoties parādās tā pati Aimē. Viņa turpina sarunu par iepirkumu sarakstu, kas tika iesākta virtuvē, un vienlaiks brīdina par satiksmes sastrēgumiem. Tātad nav nekādas pārslēgšanās, saruna vienkārši plūst tālāk tikai uz cita ekrāna. Un birojā. 9:00 no rīta uz darba virsmas datora Aimēja parāda 3 svarīgākos dienas uzdevumus. Pusdienlaikā ap 12:30 lietotājs stāv autobusa pieturā un telefonā pajautā pēc pusdienu ieteikuma. Aimē, zinot atrašanās vietu un iecienīto virtuvi, iesaka tuvējo restorānu. Un tad nāk vakars. Stāsts turpinās lielveikalā ap 6:00. Jā, un šis ir viens no iespaidīgākajiem piemēriem. Lielveikalā ir publisks informācijas kiosks. Lietotājs ar telefonu noskanē QR kodu, un uz šī publiskā kioska parādās viņa personīgā Aimē ar jau sagatavoto iepirkumu sarakstu. Tas ir prātam neaptverami. Nevis jāmeklē telefons, jāatver lietotne, bet publiskā vietā parādās tavs personīgais asistents. Tas ir gan neticami ērti, gan, jāsaka, nedaudz biedējoši. Un dienas noslēgumā 8:00 vakarā mājās uz viedā televizora Aimē sagaida lietotāji, iesaka filmas un vēlāk atgādina, ka nākamajā dienā ir agra tikšanās, tāpēc ir laiks doties gulēt. Tātad, ja saskaitam, viena un tā pati Aimē parādās uz vairāk nekā 7 dažādām ierīcēm vienas dienas laikā. Sarunas konteksts nekad nepazūd, un pārējas starp ierīcēm notiek mazāk nekā 2 sekundēs. Ot tas padara šo pieredzi tik fundamentāli atšķirīgu. Un tas viss ir iespējams, jo platforma jau no paša sākuma ir būvēta, lai atbalstītu ļoti plašu ierīču klāstu. No datoriem, telefoniem un tīmekļa pārlokiem līdz pat viedajiem leduskapiem, autodisplejiem un publiskiem kioskiem. Nākotnes plānos ir arī viedbrilles un viedpulksteņi. Neizbēgams jautājums. Tas viss uz papīra izklausās lieliski, bet mēs runājam par sistēmu, kas burtiski zina, ko tu iet brokastīs, cikos ej gunēt, par ko runā mašīnām, tiek vākts milzīgs daudzums ļoti personiskas informācijas. Kā ar privātumu, drošību? Avotos tas ir uzsverts kā absolūta prioritāte. Tiek solīta pilnīga šifrēšana, tā saucamā end-to-end. Tas nozīmē, ka pat platformas veidotāji teorētiski nevar piekļūt sarunu saturam. Tiek minēta atbilstība stingrākajām datu aizsardzības regulām, kā GDPR Eiropā. Jā, bet vai avotos ir kāda diskusija par to, cik reāli ir to nodrošināt? Ja platforma tomēr kontrolē visu infrastruktūru, vienmēr pastāv kāds risks. Protams. Tiek uzsvērts, ka lietotājiem ir dotas pilnīgas īpašumtiesības pār saviem datiem, ar iespēju tos jebkurā brīdī eksportēt vai neatgriezeniski dzēst. Tāpat ir iebūvēti satura moderācijas un drošības filtri. Bet ir skaidrs, ka uzticība šādai platformai būs lielākais izaicinājums. Tehnoloģija ir viena lieta, bet sabiedrības gatavība to pieņemt pavisam cita. Tad apkopojot visu, ir skaidrs, ka openhuman.ai nav vienkārši vēl viens chatbots vai avatāru veidošanas rīks. Nē, tā ir daudz fundamentālāka ideja. Tā ir pirmā platforma, kas mēģina pārvērst digitālos cilvēkus par atvērtu un pieejamu ekonomiku, gluži kā lietotnes. Tā nodrošina rīkus radītājiem, atrisina to lielo tehnisko problēmu dabisku kustību ģenerēšanu reāllaikā un piedāvā lietotājiem patiesi nepārtrauktu un vienotu pieredzi starp visām viņu ierīcēm. Tas ir mēģinājums radīt nākamo lielo lietotāju saskarnes paradigmu. Un noslēgumā provokatīva doma pārdomām, kas izriet no šiem materiāliem, platformas ilgtermiņa vīzija ir, ka nākamo 10 gadu laikā cilvēki vairs nemiedarbosies ar lietotnēm, bet gan ar būtnēm. Ko tas nozīmē mūsu ikdienai? Ja katram pakalpojumam, ko izmantojam, bankai, aviolīnijai, veikalam, ir seja, balss un atmiņa, kas mūs pavada visur,